Tā ir vienīgā Baltijā šitāda presa? Šī ir vienīgā un pirmā. Tad jau vēl tikai es izteicu cerības, tagad es varu baudīt to darbu. Nu, pirmais jau ir traktors dod baudu, vispārēji, teiksim, kaujās ar dumburiem un svīst, es mierīgi sēžu 17 grādos un daru darbu. Un otrs ir, būtībā tā vadība ir, tagad es mierīgi varu ar tevi runāt, nav jākoncentrēs uz to, ka vai rūs pilns vai Pedāļi tev nav jāspiež? Nav pilnīgi nekā. Jāspiež tikai jāpalaid vadību. Ja būtu, teiksim, grābs ar GPS vadību, tad arī varētu uzlikt traktoru uz līnijas, pat nebūtu jāstūrē. Bet tagad viņš rekur rāda ir 1,30 m, 1,40 m. Līdās, kad būs pie 1,80 m, viņš sāk samazināt ātrumu. Rituļu diemēs, rekur tagad pildās, viņš brīdina, ka līdās būs rulls pilns, un ka līdās redzēt, sāk samazināt ātrumu. Red traktors pats samazina ātrumu. Viņš pats samazina? Jā, es pilnīgi neko nedaru. Presi tev nobremzē vai traktoru? Jā, prese nobremzē traktoru, viņi vienkārši savā starpā saprotās. Un tagad, rekur, neko es nenospiedu, rulls sāk ietīties tīklā. Rekur ietinies, rekur traktors, presi pasaka, taisa vaļā vālu. Vienkārši momentāli tas notiek tik ātri, un tajos preses salīdzinājumos ir visādi sīkumi salīdzināt. Pat tāds kā preses vāka aiztaistīšanās ātrums un pacēlāja spēja pacelt masu. Būtībā šī prese varot braukt ar ātrumu 15 km/h. Cik mēs tagad ātri braucam? Tagad mēs braucam rekur 12 km.